ļoti tuvu vieta, kuras iesāku. Bet nav īsti cita vieta, kur dzīvokli iesākt šo video. Kā vien šeit, jo šodien būs... Ko es tu visu netīrs? Apartment tour! Vai arī, kāds ir latviski, kā izstās? Dzīvoklis, kurā es dzīvoju. Pagaidām viena, bet nomāja ar Gustavu. Tad mēs vienkārši sāksim un tad jau es jums kaut ko stāstīšu. Šeit tā tad ir ieeja, kolosālās durvis ar šo kolosālo darinājumu. Tur vajag priekšā kaut ko piekarināt, jo nav baigi skaisti. Vispār tas koridorīts ir, es nezinu, es varu parādīt. Nekur fresiņu sienu, nekur durvis. Viņš apmēram ir metru plats. Viņš ir super ļoti maziņš, bet ienākot izstāv šādi. Šeit ir manā virtuves virsma, kas palika pāri. Tur vēl ir krāsas, ar ko es krāsoju galdu. Un vēl visādi pričendāļi un paskastīta. Un šeit, es tagad taisu šo dzīvokļā, kā saucīt? Kāds ir? Dzīvokļa tūri. Tas vienīgais, kas var izdomāt šobrīd dzīvokļa tūra. Labi, vienalga. Bet būtībā viss vēl nav pabeigts, tāpēc es jums arī izstāstīšu, kur kas atradīsies kaut kad drīzumā un jā, kaut kā tā. Tātad šobrīd šeit man stāv apavi. Es šeit stāvu tagad tā. Nu, te ir durvis un tās mēs. Un es jau esmu outfitā kā braukt dzīvšķili. Ar kolas ambičiem un Gustavu džemperī. Tātad, šeit ir tā kasta, kas tā tāda ir, nu, kad izsit korķis. Nē, tie nav tie, nu, ir gan, nu, vienalga. Tātad šeit pagaidām stāv apavi, bet te būs, nu, īpaši plats, bet līdz šajienai būs tāds tā kā skapis, kas ietvers arī visu to, un tur iešos stāvēs putekļu sūcējs, un, kas vēl? Gludināmais dēlis, šis drēbju karināmais, nu visādi tādi pričindāļi, kurus citur nav īsti kur likt. Es nezinu, pagaidām tas ir viss šeit, tad pagriežoties šeit ir tāds tā kā izvirzījums, un te man ir doma taisīt apavus, kur salikt tādus plauktus vienkārši. Bet tas arī būs ar laiku. Tālāk mēs dodamies šeit pa mazo koridorīti. Tā šādi, un te pa labi roku ir vānas istaba. Vanstaba ir tieši metrs reiz 2 metri liela. Bet īsmā viņa ir super liela, tā kad man pateica, ka viņa ir metrs reiz 2, tad man likās, kā tur vispār var visu ielikt, vai ne? Bet neko ir normāli izlietna. Ir arī pots. Viņa var normāli apsēsties, tā kā nav jāatdurās ar ceļiem pret dušu vai kaut kā tā, tur ļoti daudz vietas vēl. Boilers. Es vēl neesmu noņēmusi viņiem to apvalku. Jā. Un šeit arī būs laikam, ziniet, tas dvieļu sildītājs, nē, žāvētājs, dvieļu žāvētājs, kaut kā tā. Un pagriežoties šeit ir dušiņa. Ļoti daudz šampūniem. Un tur ir manī sukulenti, kuri ir pilnībā sapuvuši. Tas tā, jo pie manis augi ilgi nedzīvo. Un te ir tāda forša durtiņas vēl. Viņām spīd cauri. Virtīgi patīk. Un vēl Ziemassvētku dekorācija, protams. Nu labi, ejam tālāk uz virtuvi. Mēs esam ienākuši virtuvē. Nepagāja ne 100 sekundes. Tā ir mana virtuvīte. Galds viņu tētis viņa nesen vispār. Īstenībā lielākā daļa, ko jūs šeit redzat, ir taisījis tētis, ieskaitot virtuvi, šo galdu, un vēlāk arī gultu, ko jūs jau šeit redzat man aiz muguras. Bet tātad mana virtuvīte, šitos te rociņas, katra rociņa ir pilnībā citādāk. Es viņas vedu no Amerikas, no tāda hobiju veikaliņa. Šitā vienkārši man mīļākā rociņa, vienkārši lovely. Vai ne? Ir vēl divas rociņas, kas ir bija domātas tam skapim, ko es tikko stāstīju, kas būs koridorītī sākumā. Un vēl būs arī galdam, bet pagaidām galdam nav tā, te būs apvilkrīta vienkārši apakšā iestrādāta.
Jā, tātad šitā ir mana virtuvīte. Augšā ir cepaškrāsns. Šeit ir, leduskapis. Un tur ir veļas mašīna. Nu, un tur ir visādi, tur trauki stāv, kaut kādi, ne trauki, garšvielas. Atkal trauki, kaut kādi maisiņi, un tur ir miskasta. Jā, šitā. Un šī čupa parasti ir nevis šeit, kā tas tagad tā kā normāli izskatās, bet viņa parasti ir šeit, un netīra. Šausmīgi nepatīk mazgāt traukus, vienkārši tas ir pēdējais, ko ir mājās darīt, mazgāt traukus. Tad te ir mana glezniņa. Šitā ir no Ziba. Viņa bija manī istabā. Iepriekšējā istabā, kur es dzīvoju. Un tā, skats pa lūgu, sapūši augļi. Krēsls. Krēsls ir arī garš tās krēsls ir no, ir tāda 2 krēsli, bet esmu uztaisījis tikai 1 līdz šim. Šis krēsls vispār no kaut kādas slimnīcas sastās palātas, nezinu, bet ikšķilē saņš, kad dabūju otru pusi, tad tai sievietei, kas tur dzīvoja, viņai bija tie krēsli, un es viņas vienkārši tagad. Un tikko pamanīju, ka viens ir atnācis vaļā kāja, vienam ir kāja atnākus vaļā. Bet jā, tātad es tos krēslus slīpēju, bet es tos tiem krēsliem ņēmu nost krāsu. Tad viņi tika slīpēti un tad krāsoti. Tur ir dēlīts, kas būs man ko griezt. Griežamies dēlīts vai kā es sauc, nezinu. Nu tad tas ir mans galds. Te ir pretīgie somu saldumi. Īsmaiņ nav, nu tā kā šobrīd mājās vispār nav saldumi, tāpēc varēs čito. Jūs vai pamanījāt, ka man visur ir sveces. Nu, vienai vēl jau visur neesmu redzējuši, bet jā. Nu, ko? Tā izstījās virtuvē. Un ejam uz istabu. Un atkal nepagāja 102 sekundes, un mēs esam istabā. Nezinu, no kuras puses, lai sāk rādīt. Tātad šeit ir gulta. Gulta aizņem vismaz 3. daļu istabas, jo viņa ir vienkārši super liela. Ja jums tā neizties liela, tad lūdzu pasēsies šādi. Gultu arī taisīja tētis, kā es iepriekšā teicu. Un gultā var ielikt un vārtīties un izplast rokas, un mums vēl joprojām nevajag sniegt otras gultas gala. Kur vēl ir palicis spīdumiņš, nu atcerieties Ziemassvētku video. Tie konfetī, ko es šāvu gaisā. Nu jā. Gultai arī vēl nav pabeigta aizmugurīta. Arī kaut kad, kad tētis dabūs to dēli, tad tur būs, viņš man atnesīs to dēli, un tad es uztaisīšu viņam visu mīksto aizmugurīti. Jā, manas cherry picking bumbiņas. Tadām! Varbūt jāieslēdz. Man ļoti patīk, kā viņas tur izstās. Tepiķīts. Šis ir no H&M Home. Man ļoti patīk, viņš pagaidām stāv šeit, bet viņam vispār būtu jābūt šeit. Štende, jo te es gribu lielo tepiķi. Bet jā, tālāk šeit ir skapis, kuram jūs varat redzēt cauri. Tur stāv visa mana iedzīve, sākot no šī mašīnas līdz kosmētikai, tīrajām drēbēm. Vienkārši tur stāv viss. Tā kā visu, ko var iedomāties, tā kā man kaut kad būs drīzumā jāiztīra, jo tad, kad šeit ievāksies Gustavs, es domāju, viņam vajadzēs vismaz vienu šo sleju priekš savām mantām arī vai arī šo. Nu, es izdomāšu, varbūt iedošu viņam tikai šo sleju. Nu, tā kā tā rinda, jo tur sanāk 3 plaukts, tur sanāk 4, man vajag vairāk plaukts. Jā, labi, virs plaukta man ir viss kaut kas, vienkārši arī gandrīz nobeigusies Ziemassvētku puķa. Uztieties, cik šitā eglīte ir mīlīga, vai ne? Lovely. It's so good to be home, cause it is. Nu jā, un tagad var jums teikt, ka jūs droši vien esat pamanījuši, ka man visur ir sveces, un tur ir šai svecei vēl viena piepirkta klāt, jo man viņa nenormāli patīk, tā ir no Stendera. Kā viņa saucās? Northern Woods. Viņa smaržo vienkārši dievīgi un priekš Ziemassvētkiem. Nē, bet ziemas laikam vispār. Vienkārši ideāli. Es nevaru norakstīt, kā sveces smaržo, tā kā
Otra man ir no Amorālas Striptease Candle. Viņš tā arī ir vienkārši kaut kas dievīgs. Man kaut ko atgādīja, kaut kādas ne maipuķītes, nē, bet kaut kādas... Nu, nezinu, kaut kādas puķis tur ir iekšā, bet šausmīgs mūks maržo. Un vēl esmu diezgan apstāsts ar kartiņām. Man vienkārši šeit ir visas kartiņas, kas man šogad ir dāvināts. Man liekas, ka te ir visas, vajadzētu būt visām. Es tā turu līdz nākamajiem svētkiem, un tad es visu laiku čupiņā un ielaiku plauktiņā, un viss man krājās. Kā mēs iesim tālāk? Iesim pie eglītes. Vēl joprojām ir mana smukā eglīte ar zilajām nesmukajām lampiņām, kuras jau ir gandrīz izgaisušas. Un vēl joprojām ir viena dāvana, kuru gaida savu... Nevaru vēl stāstīt. Nu, vienmēr sakot, vēl ir viena dāvana. Tālāk ir... Nu, es jau laikam turpināšu šādi. Iesim pa labi roku. Tad te ir tā eglīte, te ir drēbis kapis. Un te mēs... Hello! Un drēbis kapi arī esmu aizņēmusi visais vienu, un arī tas man būs kaut kad jāatbrīvo. Bet, nu, es jums nerādīšu iekšā, bet šitās divas durtiņas ir, kur drēbis karājas, un tad te ir vienkārši 4 plaukti, kur var salikt salocītas drēbītes. Tad virs! Jēj! B un G. Tagad sieviņi tad reiz atnāk, un vienkārši skatās un domā, kāpēc tie burti ir tur, kāpēc B un G. Bet, nu, tas ir Baiba un Gustavs, ja? Un tad... Jā, šobrīd tur man stāv visu kaut kāds Ziemassvētku kaktusiņš, kurš ir arī nedaudz jau noplucis. Un visādas vēl lietiņas, bet tur augšā padomā. Tā kā būs 2 grozi, tāda pīti, kur arī likt drēbes, nezinu, Gustavam vai man, vai kaut kādas drēbes, kas ir, vai gultas veļi, kur tev nebūtu katru dienu jācvilajā un jāizmanto. Un tad vēl doma šeit uztaisīt kaut kādas plauktiņas arī, kur drēbes likt, jo viņi ir tādi 2 neizmantojami stūri. Bet jā, tā ir palodze, kas darbojas kā galds. Man liekas vienkārši superīgi, jo tur vienkārši var sabāzt visu. Viņi izmantoja arī, kad ir kaut kāda ciemiņa, tad sev vienkārši uzklāja galdu. Jo man iepriekš nebija tas, kas man ir virtuvē. Un vienkārši bija jā. Un es skatos, ka te viss ir ielūzis, ne? Ai, vispār būs te jau jātais būs remonts kaut kad drīz. Bet jā, te vispār no rīta šeit krāsojos. Tā kā šeit, ja? Var redzēt, es vēl biju taisnojama acis tikko pirms sāku filmēt video. Un mans adventas vainadziņš, kurš arī būtu jānovāc jau, bet, nu, viņš vēl tur pastāv. Gustavs Čīvis, pilnībā sapuvusi orhideju. Kā tās lapas vēl izskatās, ok. Bet es neesmu laistījuši jau, man liekas, kādu 2 nedēļas, nē, bet 3 nedēļas vismaz. Nu, un mēs esam nonākuši pie pēdējā šīs istabas prinča. Tas ir dīvāniņš, kurā var iekāpt un gulēt. Un skaties seriāls, parasti šeit guļu un skatos seriāls un dzardēju. Vai arī citreiz šeit Brooklynai patīk iekāpt. Un tad te sēžu. Kaut kā tā. Bet jā, tas dīvāniņš ir tik liels, lai vismaz 3 cilvēku var sasēsties. Nu tad tā, nu tas arī viss mans dzīvoklīts. Te ir viena istaba, viena virtuve, viena vannas istaba. Jā. Un viens koridorīts. Tieši tik daudz. Te ir, manuprāt, cik tu bija 25 kvadrātmetri, ja nemaldos. Jā, man liekas, ka 25 kvadrātmetri. Nu, pagaidām pilnībā pieteikumu man kāds zvana, un tāpēc man ir jāiet. Atā!